Sienā līdz pusei ieskrovējusies kaila skrūve, bezbailīgi raugās man tieši starp acīm, kā magnētiska bulta pievelk man dzelžaino pieri tik ilgi, līdz es nespēju izturēt, tāpēc eju klāt un prasu. Ko nu? Skrūve izvēlas klusēt. Nu nekas, esmu telepāts. Es zinu, ko skrūve vēlās. Ieskatīties dziļāk. Triecu galvu pret galvu. Tagad tikusi zem ādas, skrūve atdzers manas asinis. Laikam siltas, tāpēc turpina klusēt. Triecu galvu pret galvu, tagad tikusi līdz kaulam. Tur skrūvē redz nepatīk, tā grib tikt laukā un pēc iespējas ātrāk, un pušplēsta vārda raisa nevairs kādas domas raisa. Notiek tieši tā, kā skrūve pieprasa. Bet nu jau man pašam vairs nekādi nav gana. Es atvalku galvu un skrūve tiecas man līdzi, bet es negribu, man nevajag. Un es triecu galvu pret galvu, iešķinu plaisa, kā tā rāpjas pāri pierei, paurim, pakausim, līdz pat muguras smadzenēm, kur sadzirdu atduras radītu sīkoņu. Ir skrūve sasniegusi savu garuma limitu. Bet es nē. Atvelku galvu. Un šoreiz triecu to pret sienu. Un skrūve ir atpakaļ savā īstajā vietā. Atpakaļ atblāvo pazīstams troksnis, kā izsmiekla pilni prieki, pa to iestaigāto plaisu, par pakausim, paurim un pierei. Tieši trešajā acī. Sienā līdz pusei iedzīta skrūve. Es tai dāvāju gleznu, un galvas sāpes pārgāja.